Es nezinu Latvijā nevienu velotriālistu, kas tik daudz braukt kā viņi. Tā ir viņa lieta. Arvis bija pirmais, ko viņi atveda uz treniņiem un sacensībēs. Es atceros, viņš brauca tādu smieklīgu vardīšu ķiveri. Un pēc tam Ants brauc līdz uz sacensībām, skatījās, kā mazais brālis brauc. Un arī iepatikās tā lieta. Bet viņam ļoti grūti nāca katra tā lieta, ko vajadzēja iemācīties. Un viņš ir tiešām neatlaidīgs un roku un izdara. Un tās arī ir tās īpašības, kas šinī tajā velobraukšanas disciplīnā un tāpatās kā jebkur citur dzīvē ir vajadzīgs un kas viņiem palīdz. Ansis ir tas, kas ir ļoti neatlaidīgs, uz jebkurām grūtībām. Viņam ir tas, ka viņam obligāti vajag izdarīt to, ko viņš varbūt nevar izdarīt, bet to viņš dara tik ilgi, kamēr viņam sanāk. Un tad, un nevis sanāk vienreiz, bet sanāk, tur 10 reizes pēc kārtas. Savukārt Arvim ir tas, kad viņš ir tāds, ka viņš atkal, to grūtību, ja viņam ir kaut kāda, viņš īsti negrib to darīt. Bet viņam ir tāda, ka viņš tā bišķi mierīgāk visu to uztver. Ants citreiz, nobrūk psiholoģiski, ja viņam kaut kas neizdodas. Un tad man liekas, ka viņas abas divas saliek kopā, tad tā Anča neatlaidība atkal māca Arvim, ka vajag neatlaidīgi kaut ko darīt. Bet Arvis atkal, bišķi mierīgāk visu to uztver un līdz ar to arī varbūt dažkārt nomierina Ansi, ja viņam kaut kas nesanāk. Un tad viņi kopā trenējoties sasniedz to mērķi, to, kas viņiem ir vajadzīgs, lai būtu labiem velotriālistiem. Brāļiem, kā jau brāļiem, no viņiem jūt, ka nāk ārā tāda īpašā brāļa draudzība. Bet kad atkal viņi ir padzīvojuši viens no otra nost, var just, ka viņiem pietrūkst. Viens otrs viņam pietrūkst, lai atkal savus visus tos gājienus taisītu. Viņiem kopā ir labi, un viņi viens pa otru pastāv, un cīnās, atbalsta ļoti viens otru. Galvenā tā lieta, kas abiem Arvim un Ansim ir, ka viņiem patīk braukt, un viņiem ļoti patīk braukt. Iedot tikai pabraukt, un viņi būs laimīgi, tāpēc arī viņi ir tik daudz arī sasnieguši un izdarījuši. Protams, viņi ir draudzīgi kā cilvēki, tas, ka viņi cenšas, viņiem nesanāk kaut kas, un dara atkal un atkal, līdz tas izdosies. Pirmo reizi Ants un Arvis satika šeit Andreja salā Masterfestā, sacensībās indoor. Tad es arī tā kā ieraudzīju, cik labi viņi brauc, un es sapratu, ka viņi tiešām ir pasaules mēroga braucēji. Un tagad jau mēs esam pazīstami 2 gadus vairāk, un arī esam bijuši tā kā sacensībām uz Eiropas čempi kopā. Un rezultāti viņiem ir tiešām ļoti labi, un progress ir redzams, Īstenībā jau es domāju, ka tās prognozes ir diezgan labas, jo šobrīd jau viņi ir pasaules līmeņa braucēji, jo viņi gal galā Arvis ir tomēr pasaules čempions savā vecuma grupā, kas nemaz nav vienkārši. Un Ansis jau arī ir, tur padās uz pie pjedestāļa jau 4. 3. vieta, viņam ir ekspertu grupā, un ja viens sacensības viņš jau Eiropas čempionātā nobrauc elitē, un bija labs rezultāts, un varēja būt vēl daudz labāks, ja tur būtu tehniskā ziņā daudz augstāks. Tad es domāju, tur būs labi braucēji, un tas būs es garantēju, ka Ansis noteikti būs pasaules elites 10. tuvāko 3 gadu laikā. Ansim ar Arvi ir sen lolots sapnis aizbraukt uz Spāniju un braukt kopā ar labākajiem pasaules braucējiem. Erika, kur bija pasaules labākie braucēji? Es zinu, ka viņa vēlākais sapnis ir aizbraukt uz Spāniju un pabraukāties kopā ar izciliem braucējiem kā Benito Koks un Monty Pierre. To viņš man teica. Pasaules braucējiem, pārsvarā pasaules labākajiem braucējiem, viņi visi ir sponsorēti, tas ir viņu darbs. Viņi brauc un viņi saņem par to atalgojumu. Savukārt šeit, Latvijā varētu teikt, ka tāda sponsorēšana nekāda nepastāv, un tas viss ir uz pašu
pašu ģimenes tā kā to budžetu tas viss notiek. Bet, apsveicami tas, kā viņi to ir, ka viņi to spēj visu to vilkt. Kad vecāki var atļauties un palīdzēt. Milzīgs darba apjoms, ko viņi ir izdarījuši, un cik ričuki nav salaust. Un es tikai varu nojaust, ko tas vecākiem ir prasījis, kā atnāk viens dēls ir salauzis rāmu, un turpat otrs arī tūliņ dīgs. Ja vienam nopirks kaut ko jaunu, tad otram atkal vajag kaut ko jaunu pirkt, tā kā es neapskaužu. Bet, ja gadījumā izdodās arī vinnēt talantos un saņemt to stipendiju, tad tas ir baigais plus, jo beidzot varēs uzrādīt tā kā vēl labāks rezultāts, jo tas, kas ir traucējis iepriekš, braukt, piemēram, visos posmos pasaulē vai Eiropas čempionātos ir tie ierobežoto līdzekļi. Un šī tā kā ļoti laba iespēja, lai sev vēl vairāk pierādītu tajā sporta sfērā. Novēlu Arvim Rāncis sasniegt visus savus dzīves mērķus un nepadoties un attīstīt savu talantu. Чтобы они хорошо выступили и ничего не произошло, и без запинок. Labi veicās. Чтоб не ломались велосипеды, чтоб все было нормально. В общем, удачи им. Я хочу, чтобы они тоже не ломали себе ноги, руки. И, конечно, stāli на ура. Ansi un Arvi, es jums novēlu kļūt par labiem un godīgiem cilvēkiem. Es novēlu jums veiksmi finālā. Protams, pat arī, ja neizdosies uzvarēt, jūs tāpatās būsiet ieguvēji, bet es stipri šaubos, ka jūs neuzvarēsiet. Tandēms, Arvis un Ansis un viss apkārt, kas viņiem ir pārējais, ģimene, kas palīdz, tās ir tās lietas. Tas unikālais, kāpēc viņi arī būtu pelnījuši būt šovā un parādīt sev tikai no labākās puses. Jā.